Labdien visiem! Pārstāv individuālo komersantu Rajena. Uzņēmums ir neliels, kolektīvs ir neliels, bet, protams, ļoti draudzīgs. Nodarbojamies ar stikla suvenīru izveidošanu, izgatavošanu, kausējot stiklu. Jebkurš var atnākt uz manu darbnīcu, pamēģināt, kā var kausēt stiklu, kaut ko izveidot, to mēs noteikti parādīsim, visu izstāstīsim. Strādājam jau 30 gadus, un ne tikai savā darbnīcā, bet braucot visā Latvijā skolās, esam izveidojuši nelielu mācību programmu bērniem par stiklu. Stāstam, rādam, kā izgatavo stiklu, kā apstrādā stiklu, arī bērni paši var nedaudz pamēģināt. Kā radās doma izveidot šādu biznesu tieši Ventspilī? Kā to radās doma Ventspilī, man jau nav liela izvēle. Ventspils ir mana dzimtā pilsēta, tātad es dzīvoju Ventspilī, strādāju Ventspilī. Bet viss ir ļoti labi, Ventspils ir ļoti labi pilsēta biznesam, ļoti labi darbošanās iespējas un bez problēmām strādājam. Strādājam gan visā Latvijā, bet centrs ir Ventspils noteikti. Un pati doma izveidot tieši šādu biznesu, kā tā radās? Doma radās, jāsaka, nedaudz interesanti, tad būtu garāks stāsts, bet tā īsāk sakot, doma radās, kad es uzzināju, ka to, ko es daru šodien, jau daru 30 gadus, Latvijā nedara neviens. Ja to Latvijā nedara neviens, tad tas ir ļoti interesanti. Un ir pagājuši 30 gadi, un šai brīdī Latvijā to dara jau tikai 2 cilvēki. Tas joprojām ir interesanti. Kādi ir uzņēmuma ikdienas lielākie izaicinājumi? Vislielākais izaicinājums ikdienā ir izdarīt visu, ko cilvēki no mums prasa. Jo es jau tikko teicu, mēs Latvijā šai brīdī to, ko es daram tikai 2 cilvēki. Tātad varbūt dažiem liksies tas nedaudz dīvaini, bet pieprasījums pēc mūsu darba ir tik ļoti liels, ka galvenais izaicinājums ir paspēt izdarīt visu, izpildīt visus pasūtījumus, un tad viss būs labi. Kādi ir jūsu padomi citiem, kas vēl domā par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību Ventspilī? Galvenais padoms - nebaidieties. Mēģiniet kaut ko darīt, protams, pirms biznesa uzsākšanas viss ir daudz jādomā, daudz jākalkulē un jārēķina, bet galvenais ir nebaidīties. Jo Ventspilī vienmēr atradīsies atsaucīgi cilvēki, kas jums palīdzēs uzsākt biznesu. Atrodiet pacietību, pacietību būs vajadzīgi ļoti daudz, bet galvenais padoms ir nebaidīties. Kas jūsu biznesā jums sagādā vislielāko gandarījumu? Manā biznesā vislielākais gandarījums, protams, ir tas, ja man izdodas uzvarēt stiklu. Jo esam pieraduši domāt, ka stikls ir tikai stikls un vairāk neko. Bet stikls ir ļoti kaprīzs materiāls, viņš vienmēr mani sodīs, ja es darīšu kaut ko nepareizi. Tāpēc, izveidojot pat kaut ko pavisam nelielu, ir gandarījums, ka tiešām tā lieta dzīvo tālāk. Un šai brīdī, protams, man izstrādājumi jau atrodas gan visā pasaulē. Un tas ir pat galvenais gandarījums - uzvarēt stiklu, lai viņš tiešām no stikla izveidojas tieši tas, ko es gribu. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem un citiem interesantiem? Pirmkārt jau, protams, ventspilniekiem es novēlētu kļūt noteikti aktīvākiem. Droši nāciet uz manu darbnīcu, jebkuram ir iespēja pastrādāt ar stiklu, pamēģināt, kā tas ir savām rokām, savās rokās paturēt, izkausēt stiklu un redzēt, kas tad notiek. Un, protams, arī pie manis brauc ļoti daudz cilvēku no visas Latvijas un ne tikai no Latvijas. Tātad arī viņiem aktivitāte, pozitīva attieksme un, protams, tad viss būs labi.